Šis būs ģenerālais lasījums vēža zīmes pārstāvjiem, par cik šis ir priekš visiem, tad ne visi ar tevi var rezonēties, lai iegūtu lielāku priekšstatu par to, kas tev sagaida nākamajā mēnesī. Noskaties arī savu mēnesi un ascendenta zīmu video. Šodien mēs skatīsimies vēžiem, ko nesīs oktobris. Šis brīdis, kāds izaicinājums sagaida, iespēja, attiecības, darbs, kas ir jāpalaiž, negaidīties tas, ko tu neredzi, uz ko jāliek fokus un padoms. Kas vēžus sagaida oktobrī? Taro kārtis, lūdzu, priekš vēžiem. Tātad pašreizējais brīdis, jā, strādājam, darbojamies, jā, ir vēlme kaut ko īstenot, citīgi strādājam pie saviem mērķiem, nebaidamies lūgt pēc palīdzības, ja tā ir nepieciešama, jā. Tas nozīmē to, ka ir kaut kas, pie kā mēs strādājam, lai mēs īstenotu, bet mēs nedrīkstam ļaut mums pašiem stāties mums pretī, jā? Mēs ļoti esam emocionāli iesaistījušies šo plānu realizācijā, un tas nozīmē to, ka mums šobrīd vajadzētu bišķiņi būt prātīgākiem ar savām emocijām, kur mēs viņas tā kā dalām apkārt, jā? Jo ir noteikti apkārt cilvēki, lietas, vietas, kur viņiem tava šī vēlēšanās ieguldīt, palīdzēt, atbalstīt, tas nav tavu mērķu vārdā. Kā lai pasaka, tev blakus varbūt ir cilvēki, kuri tevi izmanto, lai iegūtu labumu savā labā. Kaut gan tas noņem iespēju tev pašām raudzīties uz priekšu. Nu, teiksim tā, tu strādā pie tā, lai kaut ko sasniegtu, bet ir kaut kādas enerģijas, kurās tu arī vēl atdod savu laiku, kas tevi dzen prom no šī tava mērķa, kur tu esi sev uzlicis, kur tu gribi sasniegt. Tavs izaicinājums, jā, ir kausu sešnieks. Tas nozīmē to, ka, jā, noteikti mēs gremdējamies atmiņās par pagātni, skatāmies uz to, uz lietām, kas pirms tam strādāja, jā, nu tad oktobrī ir sajūta, ka tas vairs nestrādā, ka tas nedarbojās, un šī enerģija tiešām ir ok, ir viss stabili, ir viss tā kā vajag, jūtamies ok, jā, bet mēs nevaram dzīvot un atrasties visu laiku šajā enerģijā, kur mēs jūtam, ka mēs mazliet jau tā kā atrodamies uz vietas, jo visi taču grib mīlestību, rūpes un gādību, bet, nevienmēr mēs varam saņemt to, ko mēs gribam. Tava iespēja, zvižļu karaliene. Nu, vot, ja mēs paši neiesim un nedarīsim, tad neko mēs nesasniegsim. Tad optimisms, apņemšanās, vīzija, mēķis, darīt visu iespējamo, lai sasniegtu vēlamo. Mēs neapstājamies, mēs darām, mēs turpinām, mēs cīnamies un noteikti saglabājām vīziju, kur mēs gribam iet, kas mums ir jādara, kādas lietas mums ir jāapņemās, lai sasniegtu savus šos mērķus. Un noteikti pagātnē mums māca to, kā mēs varam strādāt un rīkoties tālāk, lai
dabūt to, ko mēs vēlamies. Jā, Ziržu karaliene, viss viņai vajag, viņa darīs visu nepieciešamo un spēs sasniegt absolūti visu, kam viņa pieķerās. Attiecībās tornis, negaidītas pārmaiņas. Varētu būt, jā, kādam no jums šeit tieši jāstrādā ir pie attiecībām, jo, kaut kas griezīs jumtu. Un noteikti nāksies pārvērtēt un izskatīt visu saistībā ar šīm emocijām. Ja? Tāpēc nevelti izaicinājumā ir kausu sešinieks, kas ir pagātnes sentimenta, atmiņu un domu tāds kopskats. Un šeit ir jāskatās, jā. Vai mēs spējām būvēt savu šo torni no jauna un tikt galā šīm problēmām, vai mēs ņemam iedvesmotu rīcību un tiešām apņemamies mainīt jebko, kas mums nedara un vairs nav vajadzīgs. Darbā, darbā, finansēs, ja, imperators, gribas spēks, mērķtiecība, sasniegt vēlamos rezultātus, darboties, panākt vēlamo. Kādam no jums tiešām ļoti liels fokus ir uz darbu, jā, un līdz ar to varbūt darbs ietekmē attiecības, bet, tāpēc ir šeit nevis izvēle, bet prioritātes, jā, jo ir šī vēlna enerģija apakšā, kura ierobežo un tur važās. Jā, šeit jāskatās, vai mēs turamies pie attiecībām, pie cilvēkiem, no kuriem mums nav nekādu labumu, un mēs nesniemam to, ko mēs vēlamies. Tad oktobrī mēs varam ņemt iedvesmot rīcību, strādāt pie tā, lai izmainītu visu to, kas mums saistās ar darbu, ar attiecībām, un tiešām pieņemt lēmumus, vadoties pēc tā, ka tu esi pelnījis savā dzīvē visu to labāko. Jā? Sākot ar labu darbu, ar labām attiecībām un būt pašām par sevi ļoti optimistiskām, priecīgām un visas drāmas aiz muguras. Tas, kas tev ir jāatlaiž mēnesis kāds, jā, visas nedrošības, visas bailes, neuzticēšanās sev un saviem spēkiem. Tev ir jāpaļaujās uz savu intuīciju, tev ir jāielūkojās dziļi sevī, lai atrastu šīs atbildes, jo, šeit izaicinājums ir atstāt pagātni un mācīties no tās. Un tiešām izdarīt pilnīgi visu, lai sakārtotu savu dzīvi pa plauktiņiem. Jo, nevelti mums te ir vēlns, visas negatīvās lietas, un tad mēs oktobrī varam no tā atbrīvoties, ja? Lai paši justos ļoti, ļoti gandarīti, pozitīvi, priecīgi, un tiešām, lai mums būtu ļoti, ļoti laba dzīve turpmāk līdz pašām gada beigām un vēl arī nākamajā gadā. Negaidītais, ko tu neredzi, muļķis, fantastiski. Tas, ko tu neredzi, ka jauns sākums tevi gaida, optimisms, jaunas iespējas, paļaušanās, paskaties, tik skaisti, saule spīd, viss fantastiski. 1, 2, 3, 4 veci ārkāni, augstākie spēki stāva tavā pusē, lai tu tiešām nebaidītos un pieņemtu izaicinājumus savā dzīvē un spētu atbrīvot sevi un atlaist no šīm nevēlamajām attiecībām, cilvēkiem, lietām, vietām, jo šeit arī ir visādi veidi atkarības un vēl viss pārējais, pie kā mēs turamies, kas mums emocionāli tā kā uzlādē, bet īstenībā labumu nesniedz nekādu. Jā. Wow, fantastisks
fantastiska negaidītā enerģija, ko tu neredzi, ja? Muļķis, kad viss tiešām ir daudz labāk nekā liekas. Tāpēc, ka, kādam no jums noteikti šis ir attiecību beigas un sevis tā atbrīvošana no šīs emocionālās piesaistes un strādāt pie tā, lai pagātne paliktu tur, kur viņa paliek, un atlaist visu šo negativitāti un ļauties šim ceļojumam tālāk savā dzīvē. Uz ko fokusēties? Zobenu pāšu, jā. Meklēt informāciju, attīstīties, pieņemt idejas, realizēt. Tad ir tiešām arī tava iespēja Zižu karalieni, jā. Ļoti labi sazīmējas kopā. Jāņem ir iedvesmota rīcība, lai realizētu savus ieceres un plānus. Un padoms monētu desmitnieks. Turpini izskatīt visus jautājumus, kas ir saistībā ar ģimenes dzīvi, ar stabilitāti, ar drošību. Ja? Šeit mēs pa diagonāli redzam, ka mēs realizējam savus projektus, kļūstam vai paši par vadītājiem, vai uzsākam kaut kādu savu biznesu, un beigās mēs ļoti labi nopelnam. Un šeit daļai no jums tiešām jāskatās, jāpārvērtē attiecības un jāsaprot, vai tiešām šīs lietas, situācijas un cilvēki jūsu dzīvēs nes jums kaut kādu labumu, vai tieši jūs aptur no šo mērķu sasniegšanas. Ja? Un jums ir jāatlaiž šīs bailes būt par sevi, pastāvēt, un negaidīts jauns sākums, jauna enerģija, jaunas iespējas, jauna mīlestība, darbs, viss oktobrī nāk iekšā, un mēs nedrīkstam pazaudēt savu neatlaidību, savu autoritāti, savu spēku, savu iekšējo uzticību, paļāvību, sasniegt, iegūt to, ko mēs tiešām vēlamies savā dzīvē. Protams, būs pārmaiņas, bailes, nezinu par to, kas mūs sagaida tālāk uz priekšu, bet ne par ko nav jābaidās. Visa dzīve mums ir mācības, lai mēs augtu un strādātu pie tā, lai pagātne paliek tur, kur viņa paliek, domājam uz priekšu, sadziedējam sevi, veicam vajadzīgās pārmaiņas, ņemam iedvesmotu rīcību un tiešām daram visu iespējamo, lai justos laimīgi, priecīgi, kā bērnībā, un spētu piedot visiem cilvēkiem, ar kuriem mums vairs nav pa ceļam, un tiešām izslēgt no dzīves ārā visu negatīvo, kas, tiešām galīgi nav vairs šajā dzīves posmā mums vajadzīgs. Paldies, lai tev brīnišķīgs šis mēnesis, un